Pasākuma otrā daļa man ir tāds diezgan liels teksta materiāls, ko kaut kādā sanāk, es viņu pats sarakstījis vienā vai divās dienās. Tas viss notika ļoti ātri, bet tas ir tieši saistīts ar šo te vietu, ar sinagogu, ar ticības jautājumiem, un man ir tāds iekšējs pamudinājums patiesībā ar jums par to dalīties. Un tā kā es domāju, ka tas varētu aizņemt kaut kādu laiciņu, es ļoti ticu, ka jums tas būs interesanti un patiks, un jūs visu to klausīsieties. Tur arī būs skarbāks lietas, varbūt vienkāršāks, bet tas ir jums pārdomām katrā ziņā. Tas ir jūsu pārdomām, mūsu visu pārdomām. Sākumā šie ir tādi dzejoļi hip-hopa stilā, bet man bija paredzēta mūzika arī, kas būtu tāds īsts hip-hops, bet māja man sarakstīja tādu ļoti lirisku mūziku, bet es domāju, ka tas viss kopā ļoti labi izskatīsies un būs tieši tā kā vajag. Es domāju, ka skaļāk arī pagriezt. Vienalga kādu braucienu maršrutu Dievs jūsu dzīves plānos lika, svarīga ir pareiza loģistika. Un ja dispečera krēslā Jēzus Kristus sēž, neviens jums šo ceļojumu nevar iztraucēt. Dzīve ir brīnums, arī katra jauna diena. Ja priekšā mums nestāv milzīga siena, siena ir tas, ko mūsu varā ir dots, un kā viena no izvēlēm ir sagraut to. Ja siena paliek arī grēks, un jaunai dienai tas ir kā vāks. Vāks zem kura mums bieži viss vārās, jo tumsa zina mūsu vietas vājās. Ja cilvēkos nedzīvo svētais gars, to garīgā augsne ir dēmonu bars. Šaubas, nedrošība, bezmiegs un neglētas naktis, tās ir tumsības ērķeles un šīs mūzikas taktis. Tāpēc melns vai balts ir svarīgi izvēlēties, būt tā kunga pusē, un viss, kas pavēks, ātri izmazgāsies. Vienmēr būs cilvēki, kuri tumsu vairāk mīlēs, un kafijas biežumus savu nākotni zīlēs, bet tiem, kur gaismai priekšroku dos, tas punkts viņu ceļu izgaismos. Kāda aplausa arī. Dievs rūpēs par to, lai ejot gulēt sajūtam mieru, lai mosoties no rīta, sākam jaunu, nevis turpinām iepriekšējo dienu. Svētie raksti ir kā dzīve instrukcija no tā kunga Dievu, kurš visu zina. Un ja nevēlies dzīvē apmaksāt tumsības tāmi, tad ļauj, lai caur tevi notiek viņa plāni. Mēs visi baidāmies, ko citi domā, kad ieliekam sevi ticīgo lomā. Tāpēc nevajag tēlot, bet reāli darīt un negaidīt, vai par to būs aplausi arī. Mums ir iespēja nevienu netiesāt, bet atdot šīs domas Dievam, lūdzot žēlastību un sirds mieru mums ikvienam. Jo tiesāt citus, tas ir grēks, bet grēks pie krusta jau ir uzvarēts. Tātad tiesāšana nav no Dieva, un atšķirība ir ļoti liela gaismas revolūcija vai tumsības evolūcija. Ziniet, kāda ir brīvības cena? Lai pasaule vairs nebūtu tik ļoti zema. Dieva dēls tika krustā sists, un par mūsu grēkiem viņš ir samaksājis. Dieva tā kunga sektors ir gaismas vektors. Dieva tā kunga cerības devīze ir tā priecīga preses relīze. Cerība nav muļķa mierinājums, tas ir tipisks tumsības apgalvojums. Ticība un cerība, tas ir jaudīgs apvienojums, ko balsta pozitīvs nākotnes pravietojums. Tas nav dzīvot un cerēt, lai varam dzīvēt un derēt. Tas ir dzīvot ar cerību un apzināties savu patieso vērtību. Tas nav par to vērtību, ego un es, un cilvēkiem, kuros nav citas izpratnes. Šis stāsts ir par lielajiem kuģiem, kas spēja ledu laust starp visiem pasaules soģiem, un lielākais kuģis, kas māca mūs visus, ir
neviens cits kā Dieva tā kunga dēls, Jēzus Kristus. Pūšļotāju dziedniecība, buramvārdu medicīna, vienalga kāda šobrīd ir mode, jūsu dvēselē tā ir kā svina lode, lai Dievs svētī ārstus un dakterus, bet taisnīgi tiesā visādus kaktus lakterus. Ļaujiet savā dzīvē nākotnē sākties nevis visādiem mēsliem sirdī krāties. Tev ir izvēle dot, dari, ko vēlies, tāpēc Jēzus no kapa ir augšām cēlies. Un tas ir par labu mūsu brīvībai, jo tas kungs mūs radīja mūžīgai dzīvībai. Es esmu dzirdējis, man attieksme ir šāda. Cik mūsu dzīve ir laba, kā par mums rūpēs māte daba. Es jums te nelasu ezotērisku lekciju, sāc meklēt, kāda ir tava patiesā identitāte, un tā nav mistiska dabas māte. Ja sirds ir cieta un dzīve ir bez Dieva, tad svētie raksti ir ļoti smaga lasām viela. Bet tie, kur pazīst Jēzus svētajā garā staigā, lai iet, kur piedam, visur nokļūst īstajā laikā. Sātans mums saka, steidzies, steidzies, Dieva plāns ar tevi jau sen ir beidzies. Nepatirs jaunību un rauj, ko vari, tev taču jābūt kaut kam arī. Bet Dievs mums saka, neklausies to, šo tumsas balsu novādēto, jo Sātans vēlas un ģenerē to, lai mēs nesaprastu pašu galveno. Dievs vēlas, lai visi esam viņa vērti un pie dzīvības koka piepotēti. Šī koka stumbras gana plats, bet vai vēlies būt tā zars, domā pats. Daudz domā, Dievs manā dzīvē, priekš kam, bet jautājums paliek atklāts, kas būs pēc tam. Dievs nepavēl sekot, bet māca mums, ka debesu valstība ir skaistākais mantojums. Sekas bez Dieva ir kļūdu lērums, kurš agrāk vai vēlāk ir kā neizmulēts dzērums. Status ir labi, bet ko tas dod, ja neesam ar Dievu, tas tikai laika zogu. Brīvība nav darīt visu, ko grib, bet domāt un darīt ķīlā liekot sirdsapziņu. Jums ir iespēja pateikt nē savam ego un es, kas savā būtībā ir lielas miskastes, jo ego un es nav tie, kuri kaut ko dod, bet ņem un ņem līdz sevi pārbaro. Kas notiek ar cilvēku, kad viņam kuņas sāk spiest? Par to mēs tā kā mācētu visu spriest. Sātans zina, kā likt cilvēkiem ciest. Bet tāpēc ir Dievs, kurš runā ar jums tieši un tuvu, aicinot nolaist podā šo tumsības sacepumu. Dusmas, šķiršanās, virsroka gūšana, Dieva pasaulē tā ir garīgā pūšana. Rasisms, fašisms, karš un trauma, visas šīs lietas atgriežas no jauna. Piedot, mīlēt, godāt un cienīt, skaties uz sevi pirms kādu ienīst. Visi mēs mākam preti Dievu lemt, bet garīgā pasaulē šī darbība ir lemt. Jēzus mūs mīl un tas ir fakts, un atbildēt tam ir garīgs akts. Ne jau par velti svētajos rakstos ir teikums, kas liek mums saprast, kāds ir krusta veikums. Aborts, nāve, vēzis un pēdas, visas šīs lietas ir tumsības pēdas. Pielūgt mēs mākam, bet jautājums ko? Elkus, naudu, zvaigznes un vēl šo to. Ko mēs darām ar savu dzīvi? Mēs tikai domājam, ka esam brīvi. Kurš atbildi meklē, tas atradīs to. Un šis ceļš jūs aizvedīs uz vietu vissvētāko. Dieva tēva sirds ir mūžīgi mīloša. Tas nav tikai mirklis kā zvaigzne krītoša. Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Šis teiciens skan kāds ejolis novazāts. Mēs stāvam pie eglītes liesmiņas skaistas un sākam atpakot dāvanas no maisa.
Mēs zinām, ka kaut kāds bērnis ir dzīves silē pie lopiem, un tā tiešām ir bijis, bet vai zināt, šis bērniņš pie mira par jums, tika sists krustā, kas ir cilvēks lielākais noziegums. Viņa dzīve bija tīra, kāda nav nevienam no mums, un mēs atbildam lepni, Jēzus nav mans dzīves aicinājums. Tas ir jautājums jums, nevis apgalvojums. Samaksāts ir par ikvienu no mums. Jo grēki ir kā klucīši no Lego spēlītes, tie stiprinās viens pie otra, līdz sabrūk mūsu ilūziju celtnītes. Sliktas domas, nogurums, dzīves apnikums, neviens no šiem nav rezultatīvs punkts. Dievs ir persona, nevis aksioma, un tas, ko Dievs lēma, nav tikai teorēma. Viss ir radīts, viss ir no jauna, un saprast to ir dzīve bez kauna. Tas kungs ir liecinieks, vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo savā sirdsprāta tukšībā. Sirdsprāts ir tas, ko jāmaina mums. Ja Kristus ir jūsos, jūs esat jauns radījums. Dievs mums piedod pilnīgi visu. Ja sakām tam kungam, jā, tu upurēji savu dēlu, Jēzu Kristu. Varbūt jums radās jautājums, kas ir Dievs? Ņemsim piemēru magnetofons, tāds, kuram ir iebūvēts arī radiofons. Gan jau jūsu atmiņā no jaunības palika tas, ko viens draugs par kasetēm un mūziku sacīja. Bet atcerieties, ka Dievs tas kungs ir galvenā radiostācija. Tas kungs pasūta mūziku un visu pats spēlē, un jūs esat iekļauti šajā playlistē. Ziniet, draugi, psalmi nav tukši salmi, tie slavē Dievu un runā uz jums par to, kāds ir mūžības jautājums. Meklēt ir labi, bet atrast ir spēks. Dievu, kurš saka, tevī vairs nav grēks. Un kāds varbūt teiktu, liec mani mierā savu Dievu, ļauj man baudīt ierasto dienu. Man viss rulē un ir pat labāk nekā viņa, diemžēl, bet tāda ir sātana stratēģija, jo virziens vienmēr ir viens, augšā vai lejā, un to Dievs no savu troņu pasaka tieši sejā. Viņš ir labs, bet taisnīgs, un viņa spriedums ir ar tavu izvēli saistīts. Ja lietas dara Dievam par godu, tad cilvēku kritika nebūs par sodu. Tāpēc būtībā jautājums atlicis, kam tu vēlies izpatikt. Savam ego un es, tās ir tukšas iekāras un uz leju trepītas. Draugam vai biedram, rēķinies, mēs visi skrienam. Tas, kurš nepazīst mieru un savu radītāju, nevar būt par tavs dvēseles vadītāju. Sakīs. Paldies! Es ceru, jums patika. Tas bija Lauris Milbrets. 23. maijā Kuldīgā